Tātad es viņu varu rakstīt pagātnes formā, ne? Loģiski. Tā, ok. Now, you are going one by one to the round and ask any question about this thing. You should answer with sentence. Maybe sometimes with yes or no, but with sentence. No, it isn't my favorite country. No, I wasn't born there, because you will ask. You should answer on it. If Elvita begins with question, you should also say, is it Monaco, where you would like to go? If she says this country name, you should answer yes or no, of course. The winner is, it's like a game with bingo. The winner is whose answers are checked out first. Okay, let's ask about country. Everyone will ask. Yeah? Let's begin with you. You will ask to everyone. You will answer all together. Vai tu biji? Vai tu biji? Ja biji, tā nav darbība, es esmu, I am. Vai nu, where you. Tātad am mēs varam mainīt uz where, vai nu you, tāpēc daudzskaitlī, vai, kā teic, have you been? Jā, vai nu mēs varam jautāt. Have tad tu vari saukt. Jā, vai nu uzreiz, vai vienkārši, vai, jā, minēt jau. Kontinentus. Tu atbildi. I wasn't vai haven't been. Tu uz to pašu jautājumu atbildi. Tātad, have you been there in this country, which you wrote there? Haven't. I haven't. Jautā tu. Have you been in Malaysia? Ja tev tas tur ir ierakstīts, tā valsts, tad tu saki, yes, I have, jo tev viņa tur ir, tev kaut kā uz viņa ir jāatbild. Tālāk. Tikai tagad par to valsts mēs minām. Ja tu vari pat saukt, ja tu pats zini, ko zem. Jo viņš jau, ja viņš nevar teikt ne yes, ne no, jo tu nezinu, par kuru valstu jautā. Tu Malta. Tev tur rakstīts. Tur tev nav rakstīts, labi. Jā, man pats. Sorry, labi. Do you want? No, I don't. Tagad ne. Do you want? No, I don't. Kur vārdu jautāt, to mēs atbildam. No. Yeah, but you would like to go. I would like. Yeah, but I wasn't. But I wasn't. Jā. Mums vajag tā, lai mēs kaut kādu bingo dabūnam kāds, ja, par to. Vai tur dzīvo tādi dzīvnieki, vai tur ir tas un tas, tev jāmēģina kaut ko, vai tajā valstī, vai nosaukt to valsti, tur tas un tas. Kā tur bija, ja tur dzīvo, tātad vieta, tātad kā mēs vienskaitlī sākam teikumu ar iz, zēr un daudzskaitlī ārzēr, jo arī šādi mēs tālāk jautājam, vai viņš tur ir. Nē, tad mēs nemaz darbības vairs nesākam. Ārzēr, žirāfs. Vēl ne Malta, ne Malaizija. Mums vēl nav nevienam, ja? Ok.
Okay, ejam tālāk. Tev pašam ir Malta, bet tu par viņu prasīji. Jā, tas neskaidrs, mums vajag tā, bet, nu jā. It kā pieņemsim, ka tev ir jau tagad mēs izrunājam jau skaidri, jā. Malta, teiksim, Elvijas ievēl krustiņu, viņam tas jau viens ir atbildīgi, jo viņam ir roka, jā. Tad jums jāķer tādu knifu, lai kādam viņš ir. Is this? No, it is. It is, yeah, yes it is. Jo tev jau ir atbilde. It is. Tātad, ja otrim ir Eiropas valsts, tu jau kaut ko var domāt, kas tā varētu būt. Eirāzijā taču, jā. Eiropā. Pat var minēt pēc tam atbildi, jā. Asia? Jā, it is Asia. Jā, it is Asia. Tu jau var pajautāt patiešo valsts nosaukumu. Do you mean, teiksim, jā, vai is it, vai do you mean un valsts nosaukumu, vai is it un valsts nosaukums. Country, the west part or east part of Europe? East part, Ireland. Is it bigger? Yes. Okay. Pārējie varbūt arī. Ja Jānis jautā, is it Moldova? Varbūt jums kādā ir Moldavija. Jo kā jūs dzirdat, kur tas vārds ir, varbūt jūs arī uzreiz jau ķeksēt, jā, bingo man ir. It is Holland. Oh, then, okay. Nenāk, kad es prātām, jā? Ok. Tad mēs jautāsim, iesim tālāk, jo sports, pēc tam iesim, tad, what kind of country did you write? What? No, what kind of country did you write? Mexico. Malaysia. Malta. Macedonia and so extreme. Would you like to go there? Then? Yeah? Okay. The reason, do you know the reason why? Because of weather, because of nature, because of... Yeah. Yeah, it's... Yeah. Okay. There is hot. Yeah. It's really different to Latvia. Yeah? We have cold country and